Šodien mūsu tēma maņstrāvas ķēdes. Pagājušās nodarbības mēs aplūkojam līdzstrāvas ķēdi. Līdzstrāva pielietošana ir ierobežota, līdzstrāvu izmanto elektrotransporta un robota tehnika. Bet maņstrāvu plaši pielieto tautas saimniecība. Maņstrāvas ķēde strāvas un spriegumi laika mainas. Tie ir faktiski funkcija, kas laika mainas. Šaurāka nozīme par maņstrāvas ķēdi sauc ķēdi, kura strāva un spriegumi mainas sinusoidāli pēc sinusa likuma. Jebkuru sinusoidālo funkciju var attēlot grafiski. Grafiski pēc x asi mēs attēlojam laiku, pēc vertikālā asi to mainīgu parametru strāvu vai spriegumu un parādījam sinusoidālo funkciju. Katru sinusoidālo funkciju ir raksturojuši lielumi. Periods. Te ir vienā pilna, te ir visīsākais laika sprīdis, kurā notiek vienā pilnā svārstība. Periodu apzīmē ar lielo burtiņu T, un perioda T mērvienība ir sekunde, mazais burtiņš S. Nākošais raksturojušais parametrs ir maksimālā vērtība, jeb amplitūdas vērtība. Maksimālā vērtība ir vislielākā vērtība periodu laika. Maksimālo vērtību apzīmē ar lielo burtu, jo te ir konstanta. Indeks M norāda, ka te ir maksimālā vērtība. Tad vislielākā momentānā vērtība periodu laika ir maksimālā vērtība. Jebkurā funkcija dot viennozīmīgi, ja dota amplitūdas vērtība un psi sākuma fāze. Sinusa arguments, izteiksme iekavas, ir fāze, kur omega ir leņķiska frekvence, parāda leņķiskā frekvence mums parāda, ar kādu frekvence mainās mūsu leņķis. Te ir sākuma fāze. Ja tikla frekvence 50 Hz, tad leņķiskā frekvence 314 sekundes. Vai ir citā mērvienība? Radiāni sekunde. Ja leņķis grādos, cik ātri mainīsies šis sinusa arguments, vai ja leņķis dots grādos, tad arī omegu mēs varam rakstīt grādi sekundi. Leņķiska frekvence. Sākuma fāze. Uz ko mums norāda sākuma fāze? Sākuma fāze mums norāda uz to, ka nulles laika momenta, šeit nulles laika momenta funkcija sasniedz konkrētu skaitlisko vērtību. Ja nulles momenta funkcija nav vienāda nulli, tas nozīmē, ka sākuma fāze nav vienāda ar nulli. Sākuma fāze ir skalarais lielums. Sākuma fāze var būt lielāka par nulli, var būt mazāka par nulli. Kā notiek sākuma fāze grafiski? Ja mums dota sinusoida un dots laika as virziens, mums nepieciešami noteikt sinusoidas sākumu. Sinusoidas sākums te ir punkts, kura sinusoidālā funkcija pāriet no negatīvas vērtības uz pozitīvo vērtību. Te ir sinusoidas sākums. Par sinusoidas sākumu mēs varam atzīmēt arī šo punktu. Tātad mums ir divi sākumi. Mēs meklējam to punktu, kur atrodas tuvāk nulles punktam, un atskaitam sākuma fāze. Ja mūsu virziens sakrīt ar laika asi virziens, tad šis leņķis psi ir lielāks par nulli. Ja mums dota sinusoida, cita krāsa sinusoida, ar citu amplitūdu, bet to pašu leņķisko frekvenci. Pieņemsim zaļā krāsa, spriegums no laika. Tātad zaļā likne sākuma fāze. Sākuma fāzi mēs atskaitām no šī punkta. Te ir tuvākais sinusoidas sākums, kas atrodas nulles punktam. Un mēs atskaitām uz nulles punktu. Šajās gadījumā sākuma fāze būs negatīva, jo mūsu virziens nesakrīt ar laika as virzienam.
Tad sākuma fāze ir negatīva. Tad divi raksturojuši lielumi momentāna funkcija, maksimālā vērtība, jeb amplitūda un sākuma fāze. Vēl viens raksturojušais parametrs – Mainstrāvas efektīva vērtība. Par Mainstrāvas efektīvo vērtību sauc tādu līdzstrāvas vērtību, kas rezistīva elementa viena un tā paša perioda laika izdala tikpat lielu siltuma daudzumu, kā Mainstrāva. Tad mums šo Mainstrāvas efektīvo vērtību sauc par vidējo kvadratisko vērtību. Vidēja kvadratiskā vērtība perioda laikā. Un tad maksimālo efektīvo vērtību mēs meklējam amplitūdu, jeb maksimālo vērtību dalīt ar kvadrātu sakni no 2. Ja mēs runājam par strāvu, tad strāvas efektīvā vērtība amplitūdu dalīt ar kvadrātu sakni no 2. Ja mēs runājam par spriegumu, tad meklējam pēc tādas pašas formulas. Ja mēs runājam par EDS, tad EDS amplitūdu dalam ar kvadrātu sakni no 2. Te ir sakarība starp efektīvo un maksimālo vērtību. Bieži prakse aprēķinos izmanto ne maksimālo vērtību, bet efektīvo vērtību. Tāpēc, ka efektīvo vērtību rada elektromagnetiskas sistēmas meraparāti. Tad šie aparāti rada efektīvo vērtību. Tāpēc prakse aprēķinos mēs izmantojam efektīvo vērtību. Ir iespēja izrēķināt un ir iespēja izmērīt un salīdzināt vērtības. Tā efektīvā vērtība ir konstanta, no laika nav atkarīga. Tāpēc efektīvo vērtību mēs apzīmējam ar lielo burtiņu, tāpēc kā maksimālo vērtību. Ja funkcija laikā mainās, tad elektrotehnika pieņemts apzīmēt ar mazo burtiņu laika mainīgo funkciju. Spriegums atkarīga no laika, EDS vērtība atkarība no laika. Jebkuru sinusīdālo funkciju grafiski var attēlot ar rotējošo vektoru. Pie tam vektora garums vienāds ar sinusīdālas funkcijas amplitūdu un nobīdes leņķis no X asi vienāds ar sākuma fāzi. Tad mēs varam parādīt mūsu sinusīdālo funkciju. Un mūsu rotējošais vektors elektrotehnika pieņemts rotēt pret pulksteņa rādītāja ar leņķisko frekvenci omega, un tad katra nākoša laika momenta, mēs griežam pret pulksteņa rādītāja, un tad katra nākoša laika momenta vektors maina savu stāvokli. Tad mūsu sinusīdālā funkcija nākošajā laika stāvokli projekcija pieaug, un kad vektors atrodas vertikālā stāvoklī, tad projekcija uz laika diagrammu dod maksimālo vērtību. Kad mēs turpinām mūsu griešanu, vektora projekcija samazinās, un mēs iegūstam sinusīdālo funkciju. Spriegums no laika, mūsu gadījumā bija strāva no laika. Tad mūsu funkcija mainās sinusīdāli. Strāva atkarība no laika. Tad jebkuru sinusīdālo funkciju mēs varam aizvietot ar rotējošo vektoru. Tad vektora projekcija uz vertikālo asi vai uz Y asi dod mums momentāno vērtību konkrēta laika momenta. Nulles laika momenta mūsu vektors ir nobīdīts no reāla asi, tāpēc, ka sākuma fāze nav vienāda ar nulli. Un tagad mums nepieciešami aplūkot mūsu 3 elementus – rezistoru, spoli un kondensātoru, kā viņi darbojas Mainstrāvas ķēdē. Aktīva pretestība ir pirmais elements. Ja aktīva pretestība plūst Mainstrāva,
tad vienīgais process, kas pavada šo strāvas plūšanu, ir jaudas izkliede siltuma veida. Tad pretestība, šo pretestību ļoti bieži sauc par omisko pretestību. Tad pretestība, līdzstrāvas pretestība sauc par omisko pretestību. Mēs varam noteikt jaudu dalam ar strāvu kvadrāta. Ja mūsu pretestība pieslēgta maiņas spriegumam, tad strāvu mēs varam noteikt sekojuši spriegumu dalīt ar pretestību. Un šo sinusoidālo funkciju dalam ar pretestību. Tad sinusoidālai funkcija amplitūdu dalam ar pretestību R. Un šo attiecību mēs varam apzīmēt kā strāvas maksimālo vērtību. Tad, ja pretestībai pievienots spriegums, tad strāva un spriegums mainās ar vienu un to pašu leņķisko frekvenci, frekvence nemainās, un pie tam sprieguma sākuma fāze vienāda ar strāvas sākuma fāze. Šajā gadījumā sākuma fāze ir 0. Sākuma fāze pieņemta par 0. Tad sākuma fāze spriegumam un strāvai sakrīt. Un, protams, maiņstrāvas ķēde aktīva pretestība ir lielāka. Šo pretestību, rezistīvo pretestību, šo elementu sauc par aktīvo pretestību, jo šajā elementa izdalas aktīva jauda siltuma veida. Notika kāds liederīgais darbs. Un tad aktīvu pretestību maiņstrāvas ķēde, protams, ir lielāka par pretestību līdzstrāvas ķēdi. Tā kā tas viss ir saistīts ar strāvas izspiešanas efektu. Ja vāda plūst strāva, pie lielās frekvences mūsu strāva būs izspiesta un lādiņi koncentrējas augšējos slāņos, bet iekšēnē šeit centrā lādiņi nekoncentrējas. Līdz ar to pieaug pretestība un aktīvā pretestība maiņstrāvas ķēde ir lielāka par to pretestību līdzstrāvas ķēde. Otrais elements ir induktīvais elements maiņstrāvas ķēde. Mūsu spole, caur kuru plūst strāva I, plūst sinusoidālā strāva, sakarība starp strāvu un spriegumu spole. Šo sakarību mēs uzrakstījām pašā pirmā nodarbībā. Tad spriegums spole ir atkarīgs no strāvas izmaiņām laikā. Tad mums nepieciešami pēc laika atvasināt sinusoidālo funkciju. Atvasinām. Maksimālā vērtība no laika nav atkarīga, te ir konstanta, rakstam priekšā, iznesam priekšā, un atvasinot pēc laika, omega ir konstanta, rakstam priekšā. Sinusoidālās funkcijas atvasinājums dod mums kosinusu. Tā kā elektrotehnika pieņemts salīdzināt sinusoidālas funkcijas, tad no kosinusa nepieciešami pāriet pie sinus funkcijas, pieskaitot pi dalīts ar 2 vai 90 grādi. Visu šo reizinājumu mēs apzīmējam ar sprieguma maksimālo vērtību. Tad mēs redzam pirmkārt, ka pieslēdzot spole sinusoidālam tiklam, sinusoidāla strāva un sinusoidālais spriegums. Strāvai un spriegumam leņķiskā frekvence ir viena un tāda pati. Pie tam sprieguma sākuma fāze 90, bet strāvai sākuma fāze bija pieņemta 0 grādi. Tad redzam, ka spriegums un strāva fāzē nesakrīt. Strāva induktīvā elementa atpaliek fāze no sprieguma par 90 grādiem. Otrādāk mēs varam teikt, ka spriegums apsteidz strāvu par 90 grādiem. Reizinājumu omega L sauc par induktīvo pretestību. Šo pretestību mēs varam noteikt, ja zinām strāva un sprieguma amplitūdas vērtības. Sprieguma amplitūdu dalīt ar strāvas amplitūdu. Pārējot pie efektīvajām vērtībām, mēs varam noteikt induktīvo pretestību, dalot sprieguma efektīvo vērtību ar strāvas efektīvo vērtību. Spoles, kādi procesi notiek spole? Faktiski spole mums uzkrājas enerģija magnetiskā lauka.
enerģija magnetiskā laukā tieši proporcionāla strāvai, kas plūst zārā ar spūli. Tad procesi spūli saistīti ar magnetiskā lauka enerģijas izmaiņām un atkarīgi no strāvas kvadrāta. Tad induktīvais elements uzkrāja enerģiju savā magnetiskā lauka un pēc tam atdod enerģiju atpakaļ tiklam. Tad notiek enerģijas svārstības, nekas liederīgais darbs nav padarīts. Tāpēc šo ķēdes elementu sauc par reaktīvo elementu. Nākošais, trešais ķēdes elements – kapacitīvais elements jeb kondensators. Ja mēs pieslēgsim kondensatoru sinusoidālam spriegumam, strāvu kapacitīvā elementa, mēs meklējam pēc šīs formulas. Tad faktiski strāva tieši proporcionāla sprieguma izmaiņam. Tad mums nepieciešami atvasināt pēc laika šo sinusoidālo funkciju. Atvasinām, omega iet priekšā kā reizinātais un leņķiska frekvence. Atvasinājums no sinusa ir kosinus funkcija. Atkal vajag pāriet no kosinus pie sinus funkcijas, pieskaitot pi dalīt ar 2 vai 90 grādi. Visu šo reizinājumu apzīmē ar strāvas amplitūdu. Tad mēs redzam, ka pieslēdzot kondensatoru sinusoidālam spriegumam, plustoša strāva būs sinusoidāla. Spriegums un strāva mainās vai svārstas ar vienu un to pašu leņķisko frekvenci. Bet spriegumam ir 0 sākuma fāze, strāvai ir 90. Tas nozīmē, ka spriegums un strāva fāzē nesakrīt. Un mēs redzam, ka strāva apsteidz spriegumu par 90 grādiem. Varam teikt citādi, spriegums atpaliek no strāvas par 90 grādiem. Reizinājumu omega C sauc par kapacitīvo vadītspēju. BC ir kapacitīvā vadītspēja. Vadītspējas apgrieztais parametrs ir kapacitīvā pretestība. Šo pretestību varam noteikt pēc Ohma likuma, dalot sprieguma amplitūdas vērtību ar strāvas amplitūdas vērtību vai izmantojot efektīvas vērtības. Procesi, kas ir saistīti ar kapacitīvo elementu, saistīti ar elektriskā lauka izmaiņām. Elektriskā lauka enerģija. Kondensatora spriegums kvadrāta dalīt ar 2. Enerģija, kas uzkrājas kondensatora elektriskajā lauka. Tad kondensators uzladējis saņem enerģiju no tikla. Kad kondensators ir uzladēts, kondensators atdod enerģiju atpakaļ tiklam. Notiek enerģijas svārstības. Nekas liederīgais darbs nav padarīts, tad pēc kondensatoru jeb kapacitīvo elementu sauc par reaktīvo ķēdes elementu. Un tagad aplūkosim katru elementu un parādīsim tabulā. Tad mums ir 3 ķēdes elementi. Elementa rezistīva elementa pretestība R aktīvā pretestība, XL induktīvā pretestība, XC kapacitīvā pretestība. Ohma likums katram ķēdes elementam. Strāvu reizinām ar elementa pretestību. Un pēdējais svarīgais punkts. Tā kā katru sinusoidālo funkciju mēs varam attēlot ar rotējošo vektoru, katrā ķēdes elementa mēs pamanījām, ka induktīvā elementa spriegums un strāva mainās sinusoidāli, līdz ar to starp spriegumiem un strāvai nobīde 90 grādi, tad vektori savā starpā nobīdīti. Aktīva pretestība, spriegums un strāva fāzē sakrīt, vektori fāzē sakrīt. Elektrotehnika pieņemts griešanas virziens pret pulksteņa rādītāja kustības virzienam. Mēs griežam vektorus pret pulksteņa rādītāju. Abi vektori griežas ar vienu un to pašu leņķisko frekvenci, fāzē sakrīt. Induktīvā elementa spriegums iet pirmais un apsteidz strāvu par 90 grādiem.
kapacitīvā elementa strāva iet pirmā un apsteidz spriegumu par 90 grādiem. Tad mēs attēlojam, mēs uzrakstījam pretestības katram ķēdes elementam, uzrakstījam Ohma likumu un atzīmējam spriegumu un stravas vektoru diagrammu, jo katru sinusoidālo funkciju var attēlot ar rotējošo vektoru. Tālāk mums nepieciešami aplūkot elementus virknes slēgumu. 3 elementi – aktīva pretestība, induktīvais un kapacitīvais elements saslēgti virkne. Pieņemsim strāvas virzienu. Te ir dots barošanas spriegums, kas mainās sinusoidāli. Mūsu konturs pieslēgt sinusoidālam spriegumam. Spriegums krit no augšējā punkta uz leju, tajā pašā virzienā mēs pieņemsim strāvu. Strāva plūst katra elementa un katra elementa dod sprieguma kritumu. Sprieguma virzienu mēs pieņemam pēc strāvas virziena. Un sprieguma indekse. Pirmais sprieguma kritums aktīvā pretestība ar indeksu A. Sprieguma kritums induktīvā elementa un kapacitīvā elementa. Dotajam noslēgtajam konturam mēs varam uzrakstīt vienādojumu pēc otrā Kirhofa likuma. Vienādojums pēc otrā Kirhofa likuma. Tad jebkuru vektoru, strāvas vai sprieguma vektoru, mēs varam uzrakstīt vai atzīmēt U ar svitriņu, U ar bultiņu, U ar punktu. Visos gadījumus runa iet par sprieguma vektoru. Ja strāvu mēs varam attēlot ar vektoru, tad arī strāvas apzīmējums ar svitriņu, strāva ar bultiņu, strāva ar punktiņu. Visus šos gadījumus runa iet par strāvas vektoru. Konturam, un šim konturam mēs uzrakstījām vienādojumu pēc otrā Kirhofa likuma. Tālāk, katrs mūsu sprieguma kritums ir atkarīgs no plūstošas strāvas. Šeit es uzrakstīju Ohma likumu katram ķēdes elementam. Un mēs redzam, ka visi trīs spriegumi ir atkarīgi no vienas un tādas pašas strāvas. Un tagad mums nepieciešami, mēs zinām, ka aktīva elementa spriegums un strāva fāzē sakrīt, induktīva elementa spriegums apsteidz strāvu, kapacitīva elementa spriegums atpaliek no strāvas. Mums nepieciešami noskaidrot, kāds būs nobīdes leņķis starp spriegumu ķēdes ieja un strāvu ķēdes ieja. Tad mums nepieciešami saskaitīt 3 vektorus. Lai saskaitītu vektorus, pirmā vektora virzienu pieņemsim patvalīgi. Pirmais vektors ir kopējais parametrs visiem elementiem. Kopēja ir strāva, kas plūst R, L un C elementos. Tad strāvas virzienu pieņemam patvalīgi. Aktīvā pretestība spriegums un strāvā fāzēs sakrīt, tāpēc spriegums UA sakrīt ar strāvu. Tālāk pieskaitam nākošo spriegumu UL, a spriegums UL apsteidz strāvu par 90 grādiem. Vektors vērst uz augšu. Pieskaitam spriegumu kapacitīvā elementa. Mēs zinām, ka kapacitīvā elementa spriegums atpaliek no strāvas, tad iet vertikāli uz leju. Saskaitot 3 vektorus, mēs varam uzzīmēt rezultējušo spriegumu, kas iet no pirmā vektora sākuma pēdējā vektora beigām. Mēs sastādījām sprieguma vektoru diagrammu. Atsevišķi mēs varam saskaitīt 2 reaktīvos spriegumus. Spole un kondensators ir reaktīvi elementi, tad UL un UC ir reaktīvie spriegumi. Vektoriāli saskaitot UL un UC, mēs iegūstam reaktīvo spriegumu. Reaktīvais spriegums ir vektoru summa, bet kā noteikt vektora garumu? Vektora garums, kā mēs redzam no zīmējuma, UL mīnus UC.
UL spriegums induktīvā elementa, UC spriegums kapacitīvā elementa. Elementos plūst viena un tā pati strāva. Ja induktīvā pretestība ir lielāka par kapacitīvo pretestību, tad spriegums UL ir lielāks par spriegumu UC. Tad mūsu reaktīvais spriegums būs pozitīvs. Un šajā gadījumā teica, ka ķēde ir induktīvs raksturs vai induktīvs režīms. Otrais variants. Ja induktīvā pretestība ir mazāka par kapacitīvo pretestību, tad kapacitīvais spriegums būs lielāks par induktīvo spriegumu. Tad faktiski ķēdi pārsvara kapacitīvā pretestība, kapacitīvais darba režīms un pie tam reaktīvais spriegums būs negatīvs. Tad mēs sastādījām sprieguma trīsstūri. Mums izveidojas taisnleņķa trīsstūris. Dzeltena krasa ir sprieguma trīsstūris. Tad, ja mums zināma sprieguma aktīva un reaktīva komponenti, tad faktiski šis spriegums ir aktīva un reaktīvais spriegums. Varam šeit arī papildināt. U aktīvais plus U reaktīvais. Divi spriegumi. Tad, ja mums zināma aktīva un reaktīvā komponente, mēs varam noteikt rezultējušo spriegumu, izmantojot Pitagora teorēmu. Zem kvadrātsakne saskaitot atsevišķu katetu kvadrātus. U ir vektora garums. Ne vektors, bet vektora garums. Un mēs redzam, ja ķēde satur ne tikai aktīvu, bet arī reaktīvus elementus, starp strāvu I un spriegumu U pastāv nobīdes leņķis. Tad mēs varam definēt, ka leņķis Φ ir nobīdes leņķis starp sprieguma un strāvas vektorus ķēdes ieja. Starp strāvu un spriegumu ķēdes ieja starp šiem vektoriem. Tangens Φ, izmantojot mūsu zināmus katetus, mēs varam izteikt, ka reaktīvo spriegumu dalīt ar aktīvo spriegumu. Un šeit parādīts, ka reaktīvais spriegums UL minus UC. Tad, ja zināmi taisnleņķa trīsstūra kateti, mēs varam noteikt hipotenūzu, jeb rezultējušo spriegumu, un nobīdes leņķa Φ. Nobīdes starp strāvu un spriegumu ķēdes ieja. Otrādāk, ja mums zināms kopējais spriegums un leņķis Φ, mēs varam noteikt sprieguma aktīvo un reaktīvo komponentu. Vispārīgā gadījumā, ja mums ir strāvas, vektors un sprieguma vektors, vektora komponentes aktīvu un reaktīvu mēs varam noteikt, projicējot vektora gala punktu uz strāvas vektoru. Tad mēs uzvelkam perpendikulāru. Šis perpendikulārs dot mums horizontālo komponentu. Te ir aktīva komponente un dot vertikālo komponente, kas atbilst mūsu reaktīvajam spriegumam. Tad aktīva un reaktīva komponente. Ja mēs sastādījam sprieguma trīsstūri vai sprieguma visu vektoru diagrammu, katru spriegumu mēs varam dalīt ar kopējo strāvu. Un tad vēlreiz mums nepieciešami atgriezties pie formula. Ja mēs katru spriegumu dalīsim ar strāvu, mēs iegūstam pretestību. Tad aktīvo spriegumu dalīt ar strāvu, mēs iegūstam aktīvo pretestību. Un tad paralēli spriegumam mēs varam parādīt aktīvas pretestības nogriežņu. Tā kā aktīvā pretestība laika sinusoidāli nemainās, tad šo nogriežņu mēs pretestību nevaram attēlot ar vektoru, jo pretestība no laika nav atkarīga un sinusoidāli laika nemainās. Tad te ir tikai nogriežnis. Spriegumu UL dalīsim ar strāvu, iegūstam šo induktīvo pretestību. Spriegumu UC dalot ar strāvu, iegūstam šo kapacitīvo pretestību. Savienojot
pirmā nogriežņa sākumu un pēdējo galu, mēs iegūstam Z. Z ir visā slēguma kopēja pretestība. Tā, un atkal tas pats zīmējums. XL ir reaktīvā pretestība, XC ir reaktīvā pretestība. Tad šitais te gabaliņš ir visā slēguma reaktīvā pretestība. Tā kā mūsu ķēde satur gan aktīvo, gan reaktīvos elementus, tad apvienojot divus elementus viena ekvivalenta, mēs iegūstam X visā slēguma reaktīvo pretestību. Reaktīvā pretestība X. Un tad, ko mēs redzam? Ja XL pretestība ir lielāka par kapacitīvu, kontūra, jeb schēmas reaktīvā pretestība ir pozitīva. Ķēde ir induktīvs raksturs. Ja induktīvā pretestība ir mazāka par kapacitīvo, schēmas reaktīvā pretestība būs negatīva, un ķēde ir kapacitīvs režīms. Tad, izmantojot šo iegūtu pretestības trīsstūri, mēs varam noteikt visa slēguma kopējo pretestību Z. R virknes slēguma aktīvā pretestība, X visa slēguma reaktīvā pretestība, Z slēguma kopēja pretestība. Atkal pēc Pitagora teorēmas meklējam Z kopējo pretestību. Nobīdes leņķis Φ ir nobīdes leņķis starp R un Z nogriežņiem. Tad tangens Φ. Vai leņķi Φ varam noteikt arī tā? Ark tangens XL mīnus XC dalīt ar aktīvo pretestību. Un tagad, ja ķēdi pārsvara induktīvā pretestība, induktīvā darba režīma, leņķis Φ ir pozitīvs. Ja leņķis Φ ir pozitīvs, mums nepieciešami atgriezties pie tas diagrammas. Ja leņķis Φ ir pozitīvs, tas nozīmē, ka spriegums apsteidz strāvu par leņķi Φ. Ķēde pārsvara induktīvs raksturs. Ja kapacitīvā pretestība ir lielāka, tad leņķis Φ būs negatīvs. Ķēde ir kapacitīvs režīms. Ja leņķis Φ ir negatīvs, tad spriegums atpaliek no strāvas. Spriegums U atpaliek no strāvas I. Ķēdes ieejam. Tad, ja zināmi taisnleņķa trīsstūra katete, mēs varam noteikt ķēdes kopējo pretestību un leņķa Φ. Un otrādāk, ja zināmi kopēja pretestība un leņķis Φ, mēs varam noteikt ķēdes aktīvo pretestību un ķēdes reaktīvo pretestību. Tad šeit mēs aplūkojam tikai divus variantus, kad induktīvā pretestība ir lielāka par kapacitīvo, šeit XL ir lielāks par XC. Kapacitīvā režīma XL ir mazāks par XC, bet ir iespējams trešais variants, kad abas pretestības ir vienādas. Tad, ja abas pretestības ir vienādas, abas reaktīvas pretestības, tad ķēde iestēs rezonanses režīms. Tad rezonanses režīms ir iespējams ķēde, kura satur vismaz vienu induktīvo elementu un vismaz vienu kapacitīvo elementu. Šajā gadījumā ķēdes kopēja pretestība, vispārīgā formula ir, tad, ja divas reaktīvas pretestības savā starpā ir vienādas, tad otrais loceklis vienāds nulli, un ķēdes kopēja pretestība vienāda ar slēguma aktīvo pretestību. Tad rezonanses režīma ķēdes ieejas pretestība ir minimālā. Tad Z kopēja pretestība ir minimāla. Leņķis Φ vai tangens Φ skaitītāja
ir 0, tad tangens vienāds ar 0. Tad leņķis Φ vienāds 0. Tas nozīmē, ka strāva un spriegums ķēdes ieeja, fāzē sakrīt. Kā mēs varam ieregulēt rezonanses režīmu? Tad šeit kreisajā pusē es uzrakstīju induktīvo pretestību omega L. Labajā pusē ir kapacitīvā pretestība. Tad, lai panāktu rezonansi, mēs varam mainīt leņķisko frekvenci, mēs varam mainīt induktivitāti un trešais variants mainīt kapacitāti vai visus 3 parametrus vienlaicīgi. Tad, kas mums notiek kontura, kura iestaisa rezonanses režīms? Induktīva un kapacitīvā pretestība ir vienādas. Tad mūsu induktīvais spriegums vienāds XL reizināt ar strāvu. Kapacitīvais spriegums UC XC reizinot ar strāvu. Kontura virknes slēguma plus viena un tā pati strāva. Pretestības ir vienādas. Tad mēs varam teikt, ka rezonanses režīma spriegums UL būs vienāds ar spriegumu UC. Tā kā spriegumi ir vienādi, rezonanses režīmu virknes slēguma sauc par spriegumu rezonanse. Pie tam spriegums un strāva ķēdes ieeja fāzē sakrīt. Parādīsim virknes diagrammu. Tad atkal virknes konturam, virkne mums saslēgti 3 elementi, un vēlreiz uzrakstīsim vienādojumu pēc otrā Kirhofa likuma. Tad kopējais spriegums vienāds. Aktīvais spriegums plus spriegums induktīvā elementa plus spriegums kapacitīvā elementa. Saskaitīsim spriegumus, ievērojot, ka pēc moduļa vai pēc garuma šie spriegumi ir vienādi. Strāva ir kopēja, strāvas vektora virzienu mēs pieņemam patvaļīgi, mūsu gadījumā horizontāli. Pieskaitam aktīvais spriegums sakrīt fāzi ar strāvu, pieskaitam induktīvo spriegumu apsteidz strāvu par 90 grādiem, pieskaitam kapacitīvo spriegumu, kas atpaliek no strāvas par 90 grādiem. Tā kā spriegumi vienādi rezonanses režīmā, tad vektoru garumi ir vienādi. Tad, ko mēs redzam? Kapacitīvais spriegums kompensē induktīvo spriegumu. Rezultāta spriegumu summa rezonanses režīma vienāda 0. Un tad viss spriegums vienāds ar spriegumu, kas krīt ķēdes aktīvajā pretestībā. Tad faktiski mūsu konturs, rezonanses konturs, saņem enerģiju no tīkla, lai kompensētu zudumus aktīvā pretestībā. Ja induktīvā pretestība ir lielāka par aktīvo pretestību, šajā gadījumā induktīvais spriegums ir lielāks par bārošanas spriegumu, var pārsniegt bārošanas spriegumu, un šo parametru sauc par kontura labumu. UL rezonanses režīma pret kopējo spriegumu vai kapacitīvo spriegumu pret kopējo spriegumu sauc par kontura labumu. Kontura labums mums parāda, cik reizes spriegums uz reaktīviem elementiem pārsniedz bārošanas spriegumu. Tā kā uz atsevišķiem elementiem spriegums pārsniedz bārošanas spriegumu, tad veidojas pārspriegumi. Te ir nevēlamā parādība. Enerģētika mums nepieciešami samazināt kontura labumu, lai novērsot šo pārspriegumus. Kas mums notiek rezonanses režīma vēl? Ja mūsu rezonanses režīma induktīvā pretestība vienādā ar kapacitīvo, tad šeit iekavas otrais loceklis vienāds 0, pretestība ir minimāla, vienāda ar aktīvo pretestību. Tad kontura plustoša strāva būs U dalīt ar R.
Šajā gadījumā, rezonanses gadījumā, strāva ir maksimāla. Laboratorijas darbā jums nepieciešami mainīt kondensatora kapacitāti un pētīt virknes slēgumu rezonanses režīmā. Tad, kad kapacitāte pieaug strāva. Tad, ja pieaug kapacitāte, kas notiek ar mūsu kapacitīvo pretestību? Kapacitīvā pretestība samazinājās. C pieaug, tad mūsu pretestība samazinājās. Ja C vienādā ar 0, pretestība ir bezgalīgi lielā, un pakāpeniski kapacitīvā pretestība samazinājās. Samazinājās pretestība, strāva pieaug. Notiek moments, kad abas divas pretestības būs vienādas. Šajā gadījumā strāva sasniedz savu maksimālo vērtību. Un atkal palielinot kapacitāte, mūsu strāva tiecas nulli. Pretestība atkal pieaug un strāva tiecas nulli. Tad, lai noteiktu kapacitātes vērtību rezonanses režīma, mums nepieciešami uzrakstīt rezonanses nosacījumu. Pretestība induktīva vienādā ar kapacitīvu. Tālāk vajag uzrakstīt kapacitīvo pretestību un izteikt kapacitāte. Un pie šīs kapacitātes mēs varam noteikt rezonanses režīmu. Tad laboratorija, mainot kapacitātes vērtību, nepieciešami iegūstot šo likni un novērtēt rezonanse. Rezonanses režīma strāva sasniedz maksimālo vērtību.